Sveiki, dārgie lauksaimnieki! Šodien mēs esam ieradušies uz vienu no mūsu graudu pieņemšanas centriem Elejā. Šeit jūsu graudi jūtas kā spā. Elejas elevators ir tikai viens no mūsu pieņemšanas punktiem Latvijā. Tāpat pieņemam arī citviet, kad graudi tiek nokaltēti un notīrīti līdz nepieciešamai kondīcijai. Tie tālāk dodās uz vienu no mūsu ostām Rīgā, Liepājā vai Ventspilī, kur arī attiecīgi tālāk graudi tiek nogādāti jau uz lielajām eksportētāju valstīm. Bet kamēr graudi atrodas vēl tepat uz lauka, tad varbūt ir pienācis brīdis, lai parunātu par līguma veidiem. Linas Agro piedāvā 6 līguma formas. Ierastie 3 līgumi, ko varētu nosaukt par zelta standartiem, ir, protams, gala cena, kad klientam ir iespēja nofiksēt uzreiz fiksētu cenu, fiksēt formulu un biržas vērtību. Nākamais variants ir fiksēt tikai formulu, kad klients izvēlās gaidīt savu laimīgo brīdi un atrast to pareizo momentu, kad nofiksēt biržu. Un trešā versija būtu šis apjoma līgums, kad ir iespēja piefiksēt tikai apjomu, formulu vai biržu attiecīgi pēc tam. Paralēli tam mums ir nākuši 3 jauni līgumi. Pirmais jaunais, ko mēs ieviesām vadoties pēc tirgus pieprasījuma, ir MATIF līgums. Ko tas nozīmē? Mēs dodam klientam iespēju piefiksēt apjomu un MATIF vērtību. Nākamā līguma forma – fosfas līgums rapsim. Šeit mēs jau skatāmies nevis kā uz ierastiem standartiem, kad mēs maksājam papildus par eļļas piemaksu pēc bāzes eļļas un pēc tā fakta, ko jūs esat ieveduši elevatorā, bet maksājam pēc vispār pieņemtajiem fosfas standartiem, kāda tad ir eksporta tirgu. Ko tas nozīmē, ja jūs ievedat rapsi, kurš ir sausāks par bāzi, vai viņam ir augstāka eļļa vai mazāka atkritumu, jūs par to saņemat papildus bonus. Tad pēdējais ir automātiskās fiksācijas līgums. Šajā gadījumā jūs fiksējat formulu, vai tie ir kvieši vai rapsis, un biržu mēs piedāvājam fiksēt automātiski katru nedēļu. Tā būtu katras nedēļas piekdiena, kad notiek automātiska fiksācija par 50 tonnām piekdienā. Cik dažādi ir līgumi, cik dažādas kultūras, tik dažādi ir arī fiksācija periodi, tāpēc, protams, aicināšu arī noslēdzot līgumu vienmēr atcerēties par gala fiksāciju periodiem, kuriem tad ir ļoti būtiska nozīme. Iesaku vienmēr sekot līdzi biržai un fiksēt pareizajos brīžos un pareizajos laikos. Ja vēlaties sezonu sākt ar pārliecību, bet neesat droši par savu finansiālo stāvokli, Linas Agro šobrīd arī piedāvā veikt avansa maksājumus pret graudu vai rapšu līgumiem. Avansa maksājumi ir pieejami visdažādākajās summās, visdažādākajos apjomos. Tā kā, ja tevi interesē arī šis pakalpojums, tad aicinu vērsties pie kāda no mūsu graudu iepirkuma speciālistiem. Mēs esam elastīgi gan elevatoros, gan sadarbībā. Tiekamies, kad graudi būs gatavi, un mēs būsim gatavi kopā ar jums.